Labdien! Kāpēc ticīgie tiek nolādēti? Parunāsim par to, kas mūsdienās ir ļoti populāra mācība, ka baznīca un mācītāji nav vajadzīgi. Es esmu tieši ar Dievu, bet jūs skatāties caur Jēzu Kristus atklāsmi. Viņš saka, ka tie ir viņa rokās. Vai tad ir vajadzīgi apostuli un gani? Jēzum tie ir vajadzīgi, viņš tos tur ar savā rokā. Jēzus arī saka, es staigāju baznīcas vidū starp 7 zelta lukturiem. Tad mēs redzam, ka Jēzus atrodas baznīcā vidū. Tēvs dod vēstījumu Kristum, Kristus dod vēstījumu saviem apostuliem, un svētais gars runā uz baznīcām, ar kurām runā gars uz baznīcām. 7 reizes Jēzus atkārto klausīties, ko gars saka draudzēm. Tāpēc jūs varat būt ticīgas gadiem ilgi, piedzimt ticīgā ģimenē, veikt rituālus un visādus iet uz baznīcu, bet būt nolādēts, jo mēs klausāmies citā garā nešķīstajā. Tā ir garīgā miesa kristietība, mēs neklausāmies tajā, jo svētais gars saka baznīcai, abonējiet Saltnieko kanālu un Telegramā. Baznīcā ir Dieva ģimene, un jūs varat kļūt par šīs ģimenes daļu, rakstot mums. Mēs sazināsimies ar jums, lauzīsim dienascho maizi sakarā saziņā ar Kristus bausli, lūgsim par jums, lai Dievs jūs svētī. Āmen!